Ventspils Jaunradas nams, būtībā tā ir mana dzīve. Un es vispār saku, ka es esmu laimīgs cilvēks, jo es nestrādāju, es nodarbojos ar savu hobiju. Un būtībā arī starp bērniem visu laiku strādājot, man šķiet, ka cilvēks nenoveco. Un tāpēc es jūtos visu laiku jauna. Tas tā jau 40 gadus. Sākumā bija vecais namiņš, tagad ir jaunais namiņš, bet vienmēr starp bērniem un vienmēr jauna. Un es zinu, ka nekad nedrīkst rādīt savus kaut kādas varbūt skumjās emocijas, un kādreiz tur kaut kas neiet pa dzīvi, bet es zinu, ar bērniem vienmēr ir jārāda smaids, ir jārāda prieks, ir jārāda tās pozitīvās emocijas, lai bērni šeit jūtās labi, gaidīti un lai viņiem šeit patīk.